Labrīt! Labrīt visiem, kas pievienojušies ar Sara rīkotajam webināram par to, kā ambiciozu nosaukumu, kā atrast uzvarams iepirkumus. Pabrīdināt, ka mēs arī ierakstām šo webināru un arī nosūtīsim citiem interesantiem, un arī to starp jums, ja jums ir interesi saņemt šo un pēc tam vēlāk parādīt saviem kolēģiem, tad arī varēsiet to webināru no mums saņemt. Šīs dienas tēma ir, kā atrast uzvarams iepirkumus. Iepriekš mēs, tie, kas ir bijuši mūsu webināros, ir varbūt vairāk esam runājuši par to, ko mēs esam radījuši un rādījuši, ko mēs esam izdarījuši ar publisko iepirkumu datiem. Tad šoreiz vairāk tas uzsvers varbūt būs ne tik daudz uz mūsu produkciju, cik uz to, ko ar šiem datiem var iesākt, jebkurā gadījumā, lai kādu servisu jūs lietotu vai stratēģiju, ko pielietot, lai kā paskatīties uz dalību un stratēģisku dalību iepirkumos un kā atrast uzvarams iepirkums. Mani sauc Jānis Ramāns, es esmu ar Seras klientu attiecību vadītājs. Liels prieks redzēt tik kuplā skaitā ar šiem biezajiem sniegiem un sastrēgumiem šodien, kas esat atraduši iespēju pievienoties mums un ievadā nedaudz par webināru norisi. No sākumā nedaudz es iepazīstināšu ar publisko iepirkumu jomu un ar to, ar ko nodarbojas uzņēmums Sara. Savukārt pēc tam Georgs Vardanjans, šī uzņēmuma līdzdibinātājs un vadītājs, jau dalīsies ar tādiem praktiskiem padomiem, varbūt nedaudz priekšvēsturē. Georgs ir tas entuziastiskais, kurš, skatoties uz datiem, teica, ka ir jārada kaut kādi jauni risinājumi, jo publisko iepirkumu jomā ir ļoti daudz dati, tie nesakārtot, un no tiem var radīt papildu vērtību, kas var būt noderīga tiem, kas to gudru izmanto. Un bieži vien domājot par tām jaunajām lietām, un ko varētu gribēt piegādātāji, ko varētu gribēt pasūtītāji, un kā to varētu visu lietot. Diezgan interesanta stratēģijas Georgs klāta, un tad es viņu uzrunājot teicu, bet varbūt tad vajag arī neturēt sveci zem pūra un šo vairāk nekā 10 gadu ilgo pieredzi un uzkrātās stratēģijas un zināšanas darīt zināmas mūsu klientiem, mūsu potenciāliem klientiem, padalīties ar tām, tā teikt, varbūt un kādam noderēs, un varbūt kāds savu biznesu veiksmīgāk attīstīs, pateicoties šīm idejām, un kāpēc gan ne. Iesam, ka varbūt nedaudz iezīmēt kā publisko iepirkumu jomu un kā raugāmies uz to. Mēs esam jaunu uzņēmums, kurš rada datos balstītus risinājumus iepirkumu speciālistiem, bet ne tikai, un turklāt arī abām pusēm, ne tikai koncentrēties uz piegādātājiem vai pasūtītājiem, bet tā, lai šie rīki būtu noderīgi izmantojami abām šīm sadarbības pusēm. Šīs dienas seminārs varbūt vairāk ir tēmēts un paredzēts piegādātāju pusē, bet es redzu, ka ir vairāki arī publiskā sektora speciālisti pievienojušies. Es ceru, ka jums arī šis seminārs būs noderīgs, vērtīgs un varbūt arī dos kādu ieskatu tajā, kā uz iepirkumiem un kā jomu raugās piegādātāju puse. Nenoliedzami publisko iepirkumu joma ir ļoti svarīga ekonomikas sastāvdaļa. Apmēram 14% no iekšzemes koprodukta Eiropas Savienībā sastāv dažādi publiskie pasūtījumi. Šie procenti mēdz mainīties, un es pieļauju, ka līdz ar Rail Baltica dzelzceļa būvniecības tālākām aprisēm šī ekonomika, devums ekonomikai kopumā turpmākajos gados visticamāk Baltijas valstīs pieaug. Tāpat raugoties uz publiskiem iepirkumiem un valsts sektoru, viena no tādām iezīmēm ir, ka tas ir stabils ienākuma avots, un arī, piemēram, recesijas laikā bieži vien valstis ekonomiku mēģina atdzīvināt ar to, ka viņi palielina publisko iepirkuma jomu un mēģina iepumpēt vairāk naudas ekonomikā. Vēl, kas raksturo, publiskais sektors ir diezgan uzticams klients, ar mazu risku, nav jābaidās, ka neapmaksās rēķinus vai vēl kas. Un vēl redzam, ka diezgan ir zema vai, teiksim tā, vidēja cenas jūtība. Mēs esam bieži, domāju, daudziem ir dažādi aizspriedumi par publisko iepirkumu jomu, vai jūs tajā darbojaties, vai varbūt lielāka aizspriedumi ir tiem, kuri no tās turās pa gabalu un varbūt pat nekad nav pamēģinājuši kādu publiskajā iepirkumā piedalīties ar savu piedāvājumu.
viens no tādiem stereotipiem ir, ka vienmēr uzvar tikai un vienīgi zemākā cena. Redzam, ka pēdējos gados tas mainās un daudz dažādi citi kritēriji arī ienāk. Un, tā teikt, nevienmēr lētākais ir tas labākais, un arī valsts mācās iepirkt pēc iespējas labākas lietas, ilgmūžīgākas, zaļākas un dažādi citi kritēriji. Bet, protams, kā jebkura joma, tā nav bez problēmām, ja tur nav tikai zemenes un putukrējums. Es domāju, daudz no jums arī, kas ikdienā saskarās ar šo jomu, šīs problēmas zina un apzinās. Šis, ko jūs tagad redzat ekrānā, ir Eiropas komisijas pētījums, kurā viņi vaicāja piegādātājiem, kas ir tie šķēršļi dalībai iepirkumos, kas viņiem traucē veiksmīgiem būt vai piedalīties, un tad visbiežāk minētās problēmas ir izslēdzošas prasības, ko gandrīz puse aptaujāto respondentu saka, ka viņi vienkārši nevar piedalīties, jo ir kaut kas, kas viņus ierobežo. Otra no lielākajām problēmām ir informācijas pieejamība, ka ir ļoti grūti atrast iespējas vai ļoti viegli šīs iespējas, kur varētu piedalīties un pretendēt ar savu piedāvājumu, tiek palaistas garām, ir grūti atrodama šī informācija, un tad, kad tu viņu ieraugi, ir vai nu jau par vēlu, vai arī vienkārši vai nav laika. Trešais par pārobežu konkurenci runājot, valodas barjeras, katras valsts dokumentācija ir nacionālajā valodā, tāpat arī nevienlīdzīga attieksme, pat process sarežģīts, saka piegādātāji, finanšu prasības un vēl virkni citu problēmu. Starp sevis rīkus veidojot, šī problemātika mēs arī ņēmām kā tādu galveno, kuru mēs vēlamies ar publiski pieejamiem datiem un to sakārtošanu risināt. Un viena no lielākajām problēmām, kas savā ziņā raksturo visu šo problēmu kopumu, ir ierobežota konkurence. Tas savā ziņā ir rezultāts. Tā kā ir. Bet, jā, ja mēs šeit redzam, tad tāds Eiropas komisijas vēlamās konkurences līmeni sasniedz tikai 3 Eiropas Savienības valstis. Mēs esam ar saviem Baltijas kolēģiem tur apmēram kaut kur pa vidu, 25, 27% līdz 30% publisko iepirkumu jomā. Iepirkumu noslēdzas tikai ar viena dalībnieka piedāvājumu, un vēl lielāks procents, protams, ir tādi iepirkumi, kuros netiek saņemts pat neviens piedāvājums. Tā var būt tāda publisko iepirkumu organizētāju viena no galvas sāpēm, kā veicināt šo konkurenci, un arī ir Eiropas komisijas, bet no otras puses raugoties no tādas piegādātāja puses, tos var savā ziņā novērtēt kā tādu izdevību piegādātājiem piedalīties tirgu, kurā ir zema konkurence, un ja ir zema konkurence, tas, protams, biznesam nozīmē kaut kādus papildus ieguvumus, un kā varbūt jau tīri praktiski atrast iepirkumus ar zemu konkurenci, kuros potenciāli piedalīties. Tev vēlāk jau pēc brīža pastāstīs Georgs, bet vēl gribētu piebilst nedaudz, varbūt tāds noprecizējot, par ko šodien būs runa, un kā mēs vispār raugāmies uz publisko iepirkumu jomu. Ja es varētu palūgt Georgam nākamos. Jā, paldies. Dalība iepirkumos, ja mēs redzam tādu kopējo ciklu, tad, protams, ka publiskais iepirkums nesākās ar to brīdi, kad tas parādās EIS iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā vai kāda publiskas iestādes pašu mājaslapā. Tā mūžs ir daudz pirms tam. Tas pirmkārt jau ir plānošanas posms, tad tālāk sākās process no brīža, kad iepirkums tiek atvērts, saņemti piedāvājumi un pēc tam jau vērtēšanas process piedāvājuma aizstāvēšanā. Un šodien mēs bet pavisam noteikti koncentrēsimies uz 2 no šiem punktiem, kas ir tajā brīdī, kad publiskais iepirkums ir izsludināts, kā atrast un atlasīt savai kompānijai aktuālos un kā izvērtēt to, kurš no tiem ir aktuāls. Es pieļauju, jums ir jau savas zināšanas, bet mēs mēģināsim parādīt, kā publisko iepirkumu dati var jums palīdzēt to izdarīt, un vēlāk jau no šiem atlasītajiem, kā izvērtēt, kur iepirkumā ir tāds, teiksim, augstākā ieguvums no piedalīšanās un kā viņus sasortēt, prioritizēt. Un nedaudz pieskārsimies arī piedāvājumu sagatavošanai un tai problemātikai, ar kādu cenu startēt iepirkumā un kādus praktiskus
padomas un kādas praktiskas lietas, piemēram, Georgs Vadanjans savā 10 gadu ilgajā, vairāk nekā 10 gadu ilgajā karjerā, kā piegādātāja pārstāvis dalībā dažādos Eiropas Savienības valstu iepirkumos un arī kā konsultants publiskajiem pasūtītājiem ir pielietojis. Es ceru, ka to arī Georgs padalīsies. Vēl tāds svarīgs posms, protams, ir pats plānošanas periods, kurā var daudz ko izdarīt arī pasūtītājs. Nevis pasūtītājs, protams, ka dara plānojot iepirkumu, bet arī piegādātājs iesaistoties, konsultējot, palīdzot, var ietekmēt to, kāds galu galā būs pats iepirkums, kādi rīki izmantojami šajā posmā. Tam mēs šodien varbūt mazāk pieskārsimies, bet pēc 2 nedēļām, janvāra beigās, mēs plānojam vēl vienu semināru, kur jau runāsim tieši par šo plānošanas posmu un kas ir tās iespējas, ko piegādātāji tajā var darīt un to, ko jau dara un varbūt arī kā valsts to veicina, vai arī brīžiem mazliet kavē. Tik tādi mani ievada vārdi. Protams, teorija ir viena lieta, praksa ir pavisam kas cits, tādēļ aicinu Georgu Vardanjānu turpināt šo webināru jau ar tādiem praktiskiem piemēriem, parādot, ko var izdarīt ar publisko iepirkumu datiem. Jā, liels paldies, jā, par labiem vārdiem. Es tikai varu teikt, ka es esmu darbojies kā piegādātājs. Es esmu to darījis no pāris nozaru perspektīvas. Visvairāk esmu tieši darbojies nozarēs, kas saistās ar laboratorijas jomu, ar drošības iekārtu jomu, ar nedaudz aizskārs būvniecību, nedaudz aizskārs medicīnu. Pāris dalību valstīs attiecīgi, protams, tā pieredze ir jebkuram cilvēkam ar kaut kādu noteiktu nozares sapratni, tāpēc tas, ko mēs cenšamies darīt, ir runāt daudz ar dažādu nozaru, teiksim, pārstāvjiem, piegādātājiem, un kas tad ir viņu, teiksim, tā pieredze darbojoties ar iepirkumiem, gan Latvijā, gan ārzemēs. Un, teiksim, par šiem gadiem, ko mēs esam darbojušies ar Sarā, ir parādījušies varbūt kaut kādi pāris tādi lietas, kas atkārtojas no nozares uz nozares, no valsts uz valsts, un to mēs arī vairāk šodien gribam fokusēties. Attiecīgi, es sadalīšu to webināru savu sastāvamo daļu 2 daļās. Pirmais ir jautājums, ko es vēlos atbildēt, ir tieši kā atrast saistošu iepirkumu. Un šeit visticamāk ir kaut kā definīcija nepieciešams saistošu iepirkumu. Šajā gadījumā ir iepirkums, angliski varētu būt vārds relevant, kaut kas, kas ir visticamāk mūsu nozarei atbilstošs, kas apraksta mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu, un kas ir tajā reģionā, valstī vai valsts kaut kādā reģionā, kurā mēs darbojamies. Skatoties no prakses, kādā veidā vispār mēs tad atrodam iepirkumus, kādā uzņēmumā atrod iepirkumus, teiksim, lielākā daļa tomēr izmanto 2 veidus, kādā tos filtrē, kādā tos atrod. Pirmais ir katrs iepirkums, publiskojas iepirkums jau nāk no kāda pirmavota. Šajā gadījumā pēdējo gadu laikā šie pirmavoti ir ļoti centralizējušies. To mēs redzam no valsts uz valsts, kas nāk, protams, kā uzstādījums no Eiropas komisijas. Latvijā šie datu turētāji mums ir Reiss un Ilps, Lietuvā tas ir VPT, Igaunijā ir Riga Hanked mājaslapas. Un tas ir viens veids, kā to var darīt. Var iet šajās mājaslapās, iet cauri iepirkumu sarakstiem, izmantot viņiem esošos filtrēšanas veidus un tādā veidā atlasīt informāciju. Tas, ko gan no personīgās pieredzes, gan runājot ar cilvēkiem, gan kas darbojās ar iepirkumiem, diezgan maz procents izmanto šo iespēju tieši tāpēc, ka ir kaut kāda veida lietojamības problemātika. Tipiski šī ir informācija, ko mēs vēlamies saņemt bieži, bet to izdarīt ātri caur šiem, teiksim, šīm mājaslapām tas nav viegli izdarāms, un tā nav viegli uzturāma praksa ikdienā. Ja tas tiek darīts, tad bieži vien tiek palaists garām iepirkumi, vai arī tiek pavadīts ievērojams darbinieku laiks, lai šos iepirkumus atrastu. Attiecīgi otrs veids, ko mēs redzam biežāk, ko izmanto, ir izmantot kaut kādu veidu ārpakalpojumu sniedzēju. Pats esmu izmantojis vadošos, teiksim, kas mums ir mūsu reģionā. Katrā valstī, protams, ir pāris pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina šo pakalpojumu, kur galvenais, teiksim, tas rīks ir aizsūtīt šo e-pastu sarakstu iepirkumu sarakstu uz e-pastu, un tādā veidā tiek nodot informācija uzņēmumu pārstāvjiem.
Un tieši domājot par šo veidu, kas ir tā informācija, kas tiek nodota, ir lieta, kas mums ir atkārtojusies tematika gandrīz, teiksim, katrā mūsu user setupā vai sarunā ir tādas divas galējības, kas mums parādās, un domājot par to, kā mēs filtrējam iepirkumus. Kreisajā pusē viena galējība ir, ka mēs vēlamies augstu precizitāti. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies atrast iepirkumus, kas ir relevanti mums, kas ir saistoši mums, kur visticamāk, ja mēs viņu atrodam, tad ir, teiksim, reakcija, jā, šis attiecās uz mums. Ja mēs šādā veidā setupējam filtrus, iegūms ir, ka mēs dabūjam to, ko mēs gribam, bet risks ir, ka mēs neatlasām visus tos, ko mēs gribam. Labā ziņa ir tas, ka visticamāk, tas iepirkums, kas iebirs mums šajā, teiksim, atlasītajā filtrā, viņš būs mums relevanti. Bet ņemot vērā, ka ir, teiksim, tās diezgan liels risks palaist garām iepirkums, ir šī otra galējība, kas ir ļoti plašs tvērums, un plašs tvērums pēc būtības atlasīs daudz iepirkums, kaut ko, kas apraksta visu nozari. Kur labā lieta, protams, ka visticamāk, ka šo iepirkumu atlasīs mums, bet sliktā ziņa ir tas, ka tāpat kā ar šī mājaslapā, teiksim, no EISA, ir varbūt liels palaks ar informācijas un iepirkumiem ikdienā, kuram tik un tā jāiet cauri. Un galu galā tas sekundārais efekts, ja šī informācija katru dienu ir par daudz, tad mēs tik un tā nonākam pie tā paša riska, ka mums ir risks nepamanīt iepirkumu, vai arī tas ir ļoti laikietilpīgi darbiniekam un ir grūti fokusēties. Tāds praktisks piemērs, pieņemsim, ka mēs esam ultrasonogrāfu piegādātājs, medicīnas iekārta, klients mums ir ticamāk kāda no lielajām slimnīcām vai mazākām slimnīcām. Mēs vēlamies atrast iepirkumus, kuros pērk ultrasonogrāfus. Un te ir, teiksim, piemērs no EISA. Nu, pat atlasījām ar Jāni, ka informācija kreisajā pusē mums ir ļoti šis plašs tvērums, aizslēpam tajās gan vietā, bet, nu jā, kreisajā pusē šeit mums ir ļoti plašais šis tvērums, kur mēs paņemam šo augstākās grupas CPV kodu, un tiem, kas nezinu, kā CPV kodu struktūra strādājas, to parādīšu tādu praktisku piemēru, lai ātri saprastu, kā tie strukturēti. Bet pēc būtības šis ir ļoti plašs kods, augsts kods, kas ietver ļoti daudz iepirkumus. Un te mēs apakšā redzam, ka ir atlasīti 217 ieraksti no atvērtiem iepirkumiem. Labajā pusē mēs paņemam, teiksim tā, teorijā korekto kodu šiem ultrasonogrāfam, kas ir ultraskaņas aparāts. Un te mēs redzam, ka nav atlasīts neviens kritērijiem atbilstošs ieraksts. Ņemot vērā, ka mēs paskatījāmies, kā stradiņos tieši ir atvērts konkurss, vismaz viens uz ultrasonogrāfu piegādi, un es teiktu, ka neviens no šiem veidiem nav ideāls priekš mums. Kreisajā pusē mēs pavadīsim daudz laika, kamēr mēs iesim cauri šiem ierakstiem, labajā pusē mēs viņu vienkārši neatradīsim. Un tad būtībā tas, ko mēs vēlamies darīt, ir fokusēties uz to, kādā veidā mēs šos datus, kas mums ir par iepirkumiem, varam apstrādāt, lai nodrošinātu tādu informāciju, ko tad uzņēmums grib saņemt un galu galā varētu pieņemt informētu lēmumu. Un tad parādīšu varbūt nedaudz tīri no praktiskā viedokļa, kā tas izskatās. Sākšu varbūt tieši ar piemēru, parādot, teiksim, no mūsu platformas, kā mēs varam redzēt šīs lietas. Un te, teiksim, šis ir viens skats, kas varbūt var parādīt to, kādu veidu CPV kodu vispār tiek pielietot kādam konkrētam atslēgvārdam. Te kreisā pusē, teiksim, ierakstu atslēgvārdu ultrasonogrāfu. Mēs varam redzēt, kas tad ir tie CPV kodi, kā vispār tas tiek aprakstīts. Un kā mēs redzam, teiksim, top kodi ir tieši tie augstākie kodi. Ja? Mēs redzam, ka pie šī 331.000 koda ir noslēgti 20 līgumi, bet, teiksim, kur mēs ejam daudz zemāk, kur ir ultraskaņas aparāts, ir būtībā viens līgums, kur mums ir divu veidu informācija pieejama. Attiecīgi šo trendu, kad tiek izmantot šī augsta līmeņa CPV kodi, un vieglākais veids, kā augsta līmeņa CPV kodi noteikti ir pēc nulļu skaita, teiksim, jo vairāk ir nulles, jo tas ir augstāks. Un tā nianse ir tāda, ka augstāka CPV kodi iekļauj arī tos zemākos kodus, attiecīgi 33000 iekļaus arī, teiksim, šo ultraskaņas aparātu, bet ne otrādi. Tas ir kā mums dot lielu, teiksim tā, motivāciju izvēlēties šos augstākos kodus, bet attiecīgi tā informācija, kā mēs redzējām no EISA, viņi varbūt nebūtu ļoti precīzi. Un tad parādās jautājums, kādā veidā mēs varam izmantot šo informāciju, kas mums nāk no publiskiem datu avotiem, lai tomēr ikdienā šim darbiniekam, kurš tomēr negrib visu dienu pavadīt pētot
kādi ir iepirkumi izsludināti, kā viņš var to saņemt gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Un te es parādīšu vienu piemēru. Šeit paņemsim vienu konkrētu uzņēmumu. Mēs gan to esam pārsaukuši, bet tas ir īsts uzņēmums. Te mums ir viņa profils. Šādu veidu profils mēs veidojam par jebkuru uzņēmumu, kam ir vismaz viens līgums publisko iepirkumu jomā. Un šis mēs viņu esam nosaukuši par Latvijas mēdīju aģentūru. Un te mēs varam redzēt, kas ir tie biežākie CPV kodi, kur tas piedalās. Pēc būtības viņi visi ir zem šī augstākā CPV koda grupas 79 ar daudzām nulēm, kas ir uzņēmēja darbības pakalpojumi, un tas ir ļoti plašs kods. Un augstāk mēs redzam jau tos ļoti precīzos kodus, kas ir reklāmas kampaņu pakalpojumi, sabiedrisko attiecību pakalpojumi. Un tad skatoties, kādā veidā mēs varam filtrēt šim uzņēmumam, filtrus es parādīšu pāris veidus, kas pēc mūsu pieredzes ir strādājis uzņēmumiem vislabāk. Šis ir skats, kur mēs varam atlasīt pirmkārt jau visus iepirkumus, kas ir izsludināti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas. Mēs plānojam papildināt datavotu. Šobrīd mēs izmantojam lielākos datavotus katrā valstī, bet šo datavotu skaitu mēs visu laiku cenšamies palielināt. Un tas, ko mēs varam izdarīt, ir definēt kaut kādu veidu profilus, lai šo informāciju sortētu. Es te parādīšu pāris veidus. Pirmkārt, varbūt sākšu ar visu profilu pārskatīšanu. Es esmu te sadefinējis 7 dažādas profilus šīm uzņēmumam, sākot jau no manas nozares, un šeit viņa augšā visi arī ir. Un es pa viņiem vienam iziešu cauri. Vienu, kas ir ārzemēs, es savu neesmu atzīmējis, bet iespējams kāds mūsu kolēģis no šī uzņēmuma, kurš strādā uz eksportu, varbūt tas viņam ir interesanti. Pats plašākais kods, ko mēs šajā gadījumā varam ņemt, atceroties to, ka mūsu Latvijas mēdīju aģentūra darbojas šajā reklāmas kampaņu jomā, ir 79 kods. Un tam, diemžēl, neizbēgami ir jābūt. Kaut kādā vietā viņam ir jābūt. Iemesls, kāpēc, ir tieši šis iemesls, ka liela daļa no pasūtītājiem nenorāda ļoti specifiskus šīs zemos līmeņa kodus un ir vieglāk savā ziņā un citi iemesli, kāpēc, bet bieži vien tiek norādīts, diemžēl, šis pasaugstākais kods. Tas nozīmē, ka mums viņš ir neizbēgami jāatlasa. Ko tas nozīmē? Ka viņš visticamāk atlasīs kaut ko, kas ir saistīts ar sabiedriskiem attiecību pakalpojumiem vai mēdījiem. Te mēs, redzam iepirkums LinkedIn stratēģijas realizāciju. Te mēs redzam, ka viņš īstenībā ir 7934, tas kods, kas ir reklāmas pakalpojumi, it kā labs kods. Bet, protams, viņš iekļaus kaut ko, kas ir pilnīgi nesaistīts ar šo jomu, brošūru sagatavošanu, drukāšanu. Visticamāk, ka varētu nebūt Latvijas mēdīju aģentūras iepirkums, kas viņiem ir svarīgs. Ejot tālāk, mēs jau varam iet uz dziļāku detalizāciju. Un tā kreisajā pusē mēs varam redzēt, mēs esam atlasījuši jau šos kodus, atceroties to, kur viņi ir uzvarējuši, kas ir šie zemie līmeņa kodi. Tos mēs arī varam atlasīt. Un kā mēs redzam, šitas filtrs jau ir diezgan precīzs. Tādā ziņā, ka visi šie iepirkumi kaut kādā veidā saistās ar to, kas ir visticamāk šī uzņēmuma target tenders, kas ir šie sabiedrisko attiecību pakalpojumi vai reklāmas pakalpojumi. Bet, kā jau precīzam filtram, ir risks, ka kāds iepirkums šeit netiks atlasīts. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka bieži vien ar CPV kodiem var nepietikt, lai atlasītu iepirkumus. Bieži vien mēs dzirdam gadījumus, ka kāds iepirkums ir ticis palaists garām, tāpēc, ka viņš varbūt ir ticis zem citas CPV grupas, un to CPV augstāko grupu skaits ir ievērojams. Varbūt citiem tieši cik 780 kodi, ja es nekļūdos, kas ir pašā augstākajā grupā. Attiecīgi, tas, ko mēs vienmēr iesakām, ir izmantot atslēgvārdu filtrēšanu un izmantot to neatkarīgi no CPV kodiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs nevēlamies meklēt atslēgvārdus, šajā 79000 CPV kodu grupā, mēs to vēlamies darīt pilnīgi neatkarīgi. Šajā gadījumā kreisajā pusē mēs esam sarakstījuši kaut kādu veidu atslēgvārdus, video, audio, mēdīju, sabiedrisko attiecību, publicitāte. Šīs atslēgvārds dažādos lasījumos tika meklēts iepirkuma dokumentos, ne dokumentos vēl ne, bet iepirkumā šajā meta-informācijā, kas ir nosaukums apraksts CPV kods. Tā skaitā arī ārzemēs. Mēs izmantojam Google tulkošanu Igaunijas Lietuvas iepirkumiem, ja mēs to atlasītu, tad arī šos atslēgvārdus viņš arī meklēs iepirkumos, kas nāk no ārzemēm.
Un mēs šo iesakām vienmēr, ka vismaz ir vismaz viens atslēgvārdu filtrs, kas meklē neatkarīgi no CPV kodiem, tādējādi būtībā samazināt šo risku, ka mēs nepamanām iepirkumu tikai tāpēc, ka mēs kaut ko esam nepareizi vai nepilnīgi norādījuši CPV kodu filtrā. Tādā pašā veidā mēs varam paskatīties, ko dara konkrēti klienti. Teiksim, pēc datiem mēs katram uzņēmumam atlasam jau viņu top 10 klientus, un šis, teiksim, mikls arī mums ir diezgan labi strādājis. Tas, ka mēs nepalaižam garām, ko tad mūsu key customeri vēl pērk. Šajā gadījumā mēs esam paņēmuši CPV kodu šo ļoti augsto, bet to varētu arī noņemt. Tas, ja mēs to noņemtu, tad mēs būtībā redzētu visu, ko izsludina mums svarīgi key customeri. Bieži vien mēs redzam, ka teiksim, informācija par kaut kādu iepirkumu, kas ir no citas jomas, var sniegt mums kaut kādu svarīgu iepirkumu informāciju. Piemēram, ja notiek kaut kāda veida, teiksim, būvniecības darbi, tad visticamāk tajā ēkā būs nepieciešamas, teiksim, iekārtas vai kaut kāda pakalpojuma, kas saistīta ar ēku. Tādā pašā veidā mēs varam meklēt informāciju par to, ko mūsu konkurenti dara. Šis jau vairs nav par atvērtiem līgumiem, bet būtībā par to, kur uzvar mūsu konkurenti. Varbūt šodien mums ir mazāks uzsvars, bet tā ir arī informācija, ko mēs redzam, kas ir reizēm interesanti. Un laikam vislabākā informācija, ko mēs redzam, kas ir svarīga uzņēmumiem, ir, ka viņi paši uzvar, un tomēr paiet kaut kāds laiks, kamēr šis pasūtītājs atsūta skaisto ēdoku ar sludinājumu, ka ir piešķirts līgumtiesības, tad būtībā uzreiz, kad informācija ielūgā vai eisā, tad šo informāciju saņemt savā e-pastā diezgan patīkami. Un tādā veidā domājot par šiem dažādiem filtriem, var likties, ka tie ir daudz, bet tas ir darbs, kas ir jāizdara vienreiz, lai pēc tam gadu vai vairākus būtībā saņemt šo informāciju. Un tas, kas ir otra lieta, kas ir svarīgi, ir pirmkārt jau katram darbiniekam individuāli paskatīties, kas ir viņam svarīgi. Varbūt kādam neinteresē tik ļoti ārzemes, teiksim, šajā gadījumā es esmu izņēmis to ārā, vai arī kādam neinteresē kādu konkrētu nozari, tos var nesaņemt. Un ir svarīga frekvence. Lielākā, teiksim, tāda operatīvākā informācija, visticamāk, mēs gribam saņemt katru dienu. Tie droši vien ir izsludinātie iepirkumi, kur pāris dienas arī var būt svarīgas. Bet, teiksim, tāda ilgtermiņa informācija, varbūt mēs nevēlamies saņemt tik bieži, un tad mēs to varam saņemt, teiksim, ik nedēļu. Galu galā, šeit, teiksim, ir kods vēl filtrs no ārzemēm, te jau es nedaudz rādīju, tas ir no Igaunijas un Lietuvas, ja tas mums arī interesē, protams, to arī var pieslēgt. Bet galu galā, tas veids, kādā mēs atlasam informāciju, teiksim, tas, ko mēs redzam, teiksim, no mūsu platformas lietošanas ir divi veidi, ir uzņēmumi, kas gan nekad neiet, teiksim, platformā un paļaujas uz e-pastiem, kas ir viena stratēģija. Skatoties, teiksim, tādu iepirkumu pārskatu, kas atnāk, šis ir, teiksim, te mēs varam redzēt, ka viņi, teiksim, visi tie filtri, viņi iet viens pēc otru. Šajā gadījumā šis manas nozares, tas ir tas ļoti plašais kods, kur mēs redzam, ir kaut kas nesaistīts arī ar mums, bet te ir tas pats LinkedIn stratēģijas realizācija. Bet, ja mums, teiksim, šādu kodu skatīties, varbūt var pirmdien pie kafijas sprūdas, es to dažreiz daru kā lasīt avīzi būtībā, jo tas vienkārši ir varbūt interesanti. Bet, ja mēs skatāmies jau uz tādiem ļoti konkrētiem kodiem, tad tie ir varbūt zemāk. Ja mums ir tikai minūte laika, kur mēs gribam ātri uzmest acis, tad ja mēs skatāmies uz tiem ļoti precīziem kodiem, kas varbūt ir zemāk. Un tā kā šie ir tie veidi, kādā veidā to var setikot uz e-pastu, bet arī viegls veids ir vienkārši arī šeit, ja mēs klikojamies cauri, tas ir otrs veids, kādā mēs redzam, ka var doties uz konkrēto, teiksim, nozari, industriju, valsti, klientiem un tādā veidā atsijāt to informāciju. Attiecīgi tas no šīs puses ir tas jautājums, ko mēs gribējām atrisināt ar iepirkumu monitoru. Mums ir vēl idejas, kā to var uzlabot. Mēs arī izskatām, ko dara šobrīd mākslīgā intelekta rīki. Mēs tur redzam diezgan lielu potenciālu. Tas, ko mēs ideāli gribētu darīt, ir iet prom no CPV kodu struktūras un tās izmantošanas, lai atlasītu. Tieši tāpēc, ka ir diezgan liela problemātika, ko arī Eiropas Savienība komisija ir identificējusi, bet pēc informācijas, ko mēs no viņiem esam saņēmuši, šobrīd nekādas izmaiņas šajā kodu struktūrā nav paredzētas. Un tad pie šī punkta, es domāju, es tad varētu doties uz šo otru jautājumu, kas man personīgi ir interesantāks, jo tas jau nedaudz skar stratēģiju.
Šis nozīmē, šis punkts iestājās, kā Jānis minēja, tajā brīdī, kad iepirkums ir atrasts, kā tad mēs viņu kvalificējam, kā mēs izdomājam, ka tas ir iepirkums, pie kura mēs vēlamies veltīt savu laiku, resursus, galvas sāpes, lai mēģinātu tajā uzvarēt. Pats no prakses un kaut kādā ziņā arī esmu dzirdējis citus cilvēkus, kas izmanto kaut kādu līdzīgu veidu metodoloģiju, lai kā par to domāt, sevišķi ir vairāk, teiksim, skaitlis, teiksim, tāda pieejas veids ir domāt par iespējamībām. Un šeit ir kāds tāds, teiksim, ļoti vienkāršs piemērs, kur ir, teiksim, kaut kāda veida iepirkums, mēs no savas pieredzes, no citiem datu avotiem izvērtējam, ka mums ir iespējamība uzvarēt tajā 25%. Ja mēs uzvarētu, mēs nopelnītu 12,000. Tas, ko mēs varam apzināti vai neapzināti kalkulēt, ir būtībā, kas ir šis iepirkuma potenciāls. Un kas iepirkuma potenciāli es būtībā definēju, kā šis statistikā termins expected value, teiksim, to izmanto dažādās nozarēs, bet ir kas, kur ir kaut kāda veida neskaidrība par iznākumu. Un iepirkumi ir ļoti, teiksim, diskrēts tādā ziņā joma, vai nu tu uzvari, vai tu neuzvari. Šajā gadījumā mēs vienmēr varam domāt par iespējamību un peļņu, ko mēs dabūtu tajā gadījumā. Vēl viena lieta, ko vajag ņemt vērā, ir iepirkumi ar kaut kādu veidu strateģisku vērtību, kā piemēram, ja tas ir klienti, pie kura mums nekad nav nācies, nekad neesam varējuši tikt, bet tam ir izslēgts kaut kāda veida iepirkums. Iespējams, ka mēs pat vērtējam šo strateģisko faktu tikt pie šī klienta augstāk nekā nopelnīt no šī konkrētā iepirkuma. Tādēļ, kā nu kurā iepirkumā, bet šis arī var būt ļoti kritisks faktors, kas mums ietekmēs šo lēmumu, vai mēs uz to ejam vai nē. Un te, teiksim, ja mēs to grafiski parādam, un šis jau varbūt nedaudz skar piedāvājumu sagatavošanas brīdi, bet būtībā tas instruments, kas mums kā piegādātājiem ir, pieņemot, ka tas ir tikai zemākās cenas konkurss, ir, ka mēs varam būtībā spēlēties ar iespējamību atkarībā no cenas. Un šeit es, teiksim, tā konceptuāli visbiežāk šī cena, ar ko mēs ejam uz iepirkumu, ir starp pašizmaksu un iepirkuma budžetu. Ir reti gadījumi, kad mēs ejam ārpus tiem, un, ja mēs ejam zem pašizmaksas, tad, protams, mums jāuzmanās par nepamatīgi zem lētu piedāvājumu. Ja mēs ejam virs budžeta, protams, viss, kas ir, ka iepirkumu vai nu pārtrauks, vai mums diskvalificēs, tāpēc, ka ir nepietiekami naudas līdzekļi. Bet, teiksim, šajā kaut kādā veida diapazonā mums ir, teiksim, šāda veida līkne, kur mēs nekad nevaram zināt de facto šo līkni, bet līkne, kas būtībā parāda šo saistību starp šo cenu, ar ko mēs ejam uz iepirkumu un šo iespēju uzvarēt. Visticamāk, šī līkne iet uz leju, attiecīgi ar lielāku cenu, mums iespēja uzvarēt ir mazāka. Un tad būtībā tas jautājums, uz ko mēs vēlamies atbildēt, jau sagatavot cenu, ir, kur mēs varam maksimizēt šo expected value no šī iepirkuma. Te, teiksim, šis piemērs, ko es minēju, 25%. Mēs ejam, mūsu piedāvājuma cena ir 60,000, no kurienes mūsu profits ir paņemums ir 12,000, plus ir kāda strateģiskā vērtība, kas no tā ir. Tad, attiecīgi, mūsu expected value, šis iepirkuma potenciāls ir 3,000 plus iespējamība reiz šī strateģiskā vērtība. Un tas, ko, teiksim, es savā praksē diezgan bieži daru, ir, es tieši šādā veidā arī Excel taisu, cik pie kuras cenas man ir iespēja uzvarēt un cenšos maksimizēt šo expected value. Ļoti bieži gan es redzu, ka tieši šis strateģiskais elements ir svarīgāks nekā sausais atlikums no tā, cik mēs nopelnām konkrētu iepirkumu, bet tas noteikti atšķiras gan no nozares, gan no uzņēmuma, gan no uzņēmuma strateģiskajām prioritātēm. Un tad jautājums, kā mēs varam izvērtēt šo iepirkumu potenciālu? Kā mēs varam izvērtēt to, cik mēs varam, ar kādu iespēju mēs varam to uzvarēt un cik mēs varam nopelnīt? Un tādā veidā mēs varam iesegmentēt 3 dažādas apstākļu kopas. Viena no tām ir iekšēja, šis ir tas pēdējais, kas te parādīts, grade out, tāpēc, ka uz to mēs liksim mazāk uzsvaru. Tā ir uzņēmuma kapacitāte, un te es runāju par dažādu veidu resursiem, par efektivitāti, kas nozīmē arī zemāku cenu, par pieredzi, par to, kāda ir iepriekš realizēta līguma, kāda ir bijusi sadarbība ar konkrētu pasūtītāju vai nozarē, reputācija un dažādi citi apstākļi.
Un šo, protams, teiksim, ārēji rīki, kā to mēs nevaram tiešā veidā ietekmēt. Uzņēmums katrs iet pēc saviem principiem, pēc savas stratēģijas vadās. Bet divi citi apstākļi kopas ir viens ir iepirkuma apstākļi, un otrs ir kaut kāda veida tirgus apstākļi. Un šie ir, teiksim, ārēji faktori, ko uzņēmums var kaut kādā veidā evaluēt. Un, teiksim, pēc tās teorijas, ja mūsu iepirkuma potenciāls ir lielāks par dalības izmaksām, mēs uz to vēlamies iet. Ja iepirkuma potenciāls ir zemāks par dalības izmaksām, mēs šo iepirkumu laišam garām. Šis ir, teiksim, diezgan vienkāršots veids, kā uz to skatīties, bet iespējams pēc tā kaut kāda veida lēmumu pieņemšanu var atvieglot. Protams, ir kaut kāda veida dalības izmaksas katram iepirkumam. Mums ir darba stundas, kas mums ir jāliek iekšā, lai piedalītos, sagatavot piedāvājumu. Mums ir kaut kāda veida opportunity costs, tas, ko angliski sauc, latviski nav labi termini, alternatīvās izmaksas varbūt ir tuvākais. Tas, ko mēs palaižam garām, ja mēs strādājam pie šī iepirkuma. Ir kaut kāda veida tiešās izmaksas, konkursu, banku garantijas, apdrošināšanas izmaksas, kas ir varbūt jāsadz uzreiz ārpakalpojumi kaut kāda veida, kas ir jāiesaist, teiksim, juristi. Varbūt kaut kāds cits netiešās izmaksas, kas nepieciešams, lai sagatavotu šo iepirkumu. Un tad būtībā tas, ko mēs vēlamies darīt, izmantojot kaut kādu veidu informāciju, kas ir mūsu rīcībā, ir kādā veidā, ka mēs varam šos apstākļus noteikt. Un šos apstākļus mēs tiešā veidā nevaram noteikt, tāpat kā mēs šo iespējamību nevaram tiešā veidā estimēt, bet tas, ko mēs varam skatīties, ir tas, ko mēs saucam par ārējiem signāliem, tas, ko mēs saņemam būtībā no datiem, no tirgus, no tā, ko cilvēki runā, no tā, ko mēs redzam dokumentācijā iepirkuma, kas būtībā mums visi ietekmē šo potenciālu. Un te es varbūt parādīšu kaut kādas lietas tīri no datiem, uz to mēs vairāk fokusēsimies, bet šādi apstākļi, protams, ir daudz, un katrā nozarē tie varbūt arī citi. No iepirkuma puses skatoties, pirmā lieta, protams, ir prasība samērība, jo samērīgākas prasības tieši konkrēti uz mūsu uzņēmumu, teiksim, skatoties kapacitāti, jo labāk mums, jo tas ir pozitīvāks signāls. Samērīgs šajā gadījumā nozīmē nepārāk zems, jo, ja būs pārāk zems, tad ir pārāk liela konkurence uz šo iepirkumu, un nepārāk augsts, jo tad visticamāk mums diskvalificēs, ja vien mēs nevarēsim pārliecināt pasūtītāju, ka šī ir pārāk, teiksim, tāda ierobežojoša prasība. Otrs ir atvērts un proaktīvs klients. To mēs redzam, ka, teiksim, pasūtītāja stratēģija iepirkumos arī atšķiras no pasūtītāju. Ir daži pasūtītāji, kas ir ļoti atvērti gan jauniem piegādātājiem, alternatīviem risinājumiem, un to var redzēt vislabāk tieši iepirkuma sagatavošanas stadijā vai iepirkuma izsludināšanas sākumā, tajā brīdī, kad tie saņem piegādātāju jautājumu. Tagad, teiksim, no pagājušā gada mums ir ļoti aktualizējušās apspriedes Latvijā. To mēs arī redzam, ka ir daļa, kad pasūtītāji, kas tās veids pēc fakta, ka viņi vēlas saņemt informāciju no tirgus un veic izmaiņas iepirkuma specifikācijās, kvalifikācijas prasībās, budžetos un uzklaus šo piegādātāju viedokli. Bet ir cita daļa, kas to dara, teiksim, tādēļ, ka procesi to prasa, bet pēc būtības, teiksim, tā atvērtība un mainīt kaut ko ir zema. Un, teiksim, jo augstāka atvērtība, proaktivitāte no klienta puses, jo vairāk viņi komunicē ar nozari, jo tipiski mēs redzam, ka ir, teiksim, labāki sevišķi, tas ir pasūtītājs, ko mēs neesam iepriekš strādājuši. Un trešais, protams, ir pietiekams budžets, un šis ir, protams, katrā nozarē un katrā keisā jāvērtē atsevišķi. Bet tas noteikti ir pozitīvs signāls. Jau kāds budžets, jo mums ir lielākā iespējamā, teiksim, šis range diapazons, kurā piegādātāji piedāvās, un mēs nekonkurēsim tik daudz uz cenu. Un, teiksim, bet savukārt, ja viņš ir zems, teiksim, pie šīs kaut kādas nozares pašizmaksas, tad tas, ko mēs redzam, ka piegādātāji visi ir ar aptuveni vienādu, līdzīgu cenu piedāvājumu, un visticamāk tas, kurš uzvarēs to iepirkumu, nebūs ļoti priecīgs par to, ka viņš ir uzvarējis šo iepirkumu. Otrā pusē mums ir tirgus apstākļi, un tirgus apstākļi, tas jau tieši saistās ar to, kas notiek ar citiem līgumiem tirgu, citiem iepirkumiem un ko dara mūsu konkurenti. Un te es parādīšu piemēru, mēs ar Jāni atradām, teiksim, vienu iepirkumu, kur pamat varbūt parādīt kaut kādu veidu informāciju, ko mēs varam dabūt. Paņemsim, ņemot vērā, mums ir ļoti sniegains rīts. Kā piemēram, paņemsim tehniskās salas piegādes
iepirkumu. Un tad mēs redzam, pirmkārt jau, ka atslēgvārds tehniskās sāles mums ir izskatās, ka pēdējos mēnešos ļoti aktuāli Latvijā. Paņemsim atvērtu iepirkumu no Salaspils novada pašvaldības, kur tie par gandrīz 50 000 iegādājas sāli. Skatoties, teiksim, tādu iepirkumu, tas, ko mēs redzam, ir šī līguma vērtība, ir mūsu kaut kāda, teiksim, pamata šis pirmavots, uz kur mēs varam doties, un mēs vienmēr aicinām doties uz pirmavotu pēc jaunākās informācijas, lai arī cik, teiksim, zema lietojamība būtu kaut kādam rīkam. Tas nenozīmē, ka uz to nevajag skatīties, jo informācija pirmkārt jau būs publicēta tur, un informācija būs visprecīzākā tur. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir apkopot kaut kādu veidu informāciju ārpus šī konkrētā iepirkuma konteksta, ko es arī vēlos parādīt. Pirmkārt, jau mēs redzam, ka ir CPV kods kaut kāds iepirkumā šajā gadījumā. Skatoties to, ko mēs iepriekš redzējām, šis ir diezgan konkrēts un, es teiktu, labs, labs kods. Un tas, ko mēs varam šeit pirmkārt jau paskatīties, ir varbūt uz šīs Salaspils novada pašvaldību kā uz iepirkēju. Mēs varam paskatīties viņu profilu. Mēs varam doties, mēs varam paskatīties, kas ir, teiksim, viņu galvenie pirmkārt sadarbības partneri, kas ir tie CPV kodi, kuros viņi pērk, kas ir viņu vēsturiskie iepirkumi. Iespējams, ka šeit ir kaut kāda veida informācija, kas ir mums interesanti, kā piemērs, ar ko viņi noslēdz pagājušajā gadā šādu veidu līgumu, kas bija tās cenas. Varbūt viņiem ir bijis kāds līgums, kas ir iepirkums, kas ir bijis pārtraukts. Šis parasti ir ļoti labs signāls, ja mums pārtraucās iepirkums, it sevišķi tas ir tādēļ, ka ir bijis nepietiekama konkurence, teiksim, 0 vai 1 piedāvājums, kas nav bijis atbilstošs. Tas ir ļoti pozitīvs signāls mums, kā, teiksim, šī iepirkuma veicējiem, iepirkuma biļerim. Tas ir viens veids, ko mēs varam darīt. Tad mēs varam iet jau, teiksim, detalizētāk paskatīties attiecībā uz šo tieši konkrētu nozari. Viena lieta, ko mēs, teiksim, darām, ir mēs cenšamies atlasīt uz katru iepirkumu, kas ir potenciāli piegādātāji, balstoties uz vēsturiskiem datiem. Un tad, teiksim, atlasās kaut kāda veida piegādātāja kopa. Mums tur ir algoritms, mēs tur skatāmies gan pēc CTV kodiem, gan pēc konkrēti piegādātāji, gan pēc valsts. Bet būtībā, teiksim, paņemsim kādu vienu piemēru, teiksim, šo uzņēmumu, mēs uzreiz varam kaut kādā labajā pusē varam atlasīt kaut kādu veidu informāciju par viņiem. Un, kā mēs redzam, viņiem top CPV kodi ir saistīti tieši ar šo nozari. Visticamāk, viņš ir šīs nozares spēlētājs. Mēs varam redzēt kaut kādus datus par viņiem, cik viņi ir lieli, kāda ir tā kapacitāte. Protams, te jāsaprot nozare, lai saprastu, vai tas ir liels, vai tas ir mazs uzņēmums. Bet tas visticamāk dos kaut kādu veidu ieskatu, vai viņam šis iepirkums ir svarīgs un interesants. Tādā pašā veidā mēs varam paskatīties viņa profilu, doties uz, jau detalizēt, viņiem ir 10 darbinieki. Mēs varam paskatīties, kas ir tie iepirkumi, kuros viņš ir piedalījies un uzvarējis. Mēs ievācam arī iepirkumu. Latvijā sākam ievākt datus par to, kur uzņēmumi ir piedalījušies, nevis tikai uzvarējuši. Attiecīgi mēs redzam, ka, teiksim, tie pēdējo mēnešu laikā viņš ir uzvarējis pāris iepirkums uz tehnisko sāli. Un tad mēs varam iet, protams, uz katru no šiem veciem iepirkumiem un skatīties, cik viņi ir lieli. Tas varbūt ietekmē kaut kādā veidā to kapacitāti uzņēmumam realizēt jauno līgumu. Ja viņš ir vinnējis kaut ko ļoti lielu, kādā lielā, teiksim, Rīgā iepirkumu, varbūt viņiem šis iepirkums nebūs aktuāls, jo viņš ir tik noslogots saviem 10 darbiniekiem, ka viņam nav kapacitātes to realizēt. Tādā veidā mēs esam katru no šiem bideriem būtībā analizēt. Otrs lieta, ko mēs samarizējam, teiksim, no datiem, ir mēs cenšamies atrast šos līdzīgos iepirkumus, un atkal mēs arī izmantojam tādu algoritmu. Un tādā pašā veidā mēs varam skatīties, kas ir tie iepriekšējie līgumi, teiksim, šajā nozarē, kas ir tikuši realizēti. Un, teiksim, paņemsim kā piemēru šo līgumu, kas ir piešķirts Ādažu novadā. Paskatoties to, tāpat labajā pusē mēs varam redzēt kaut kādu veidu informāciju par viņiem. Mēs varam redzēt, ka šis aktivators bija uzvarētājs, bet tur iesniedz piedāvājumu šie uzņēmumi. Visticamāk, šis ir kaut kāds signāls, vai tas ir bijis nesens konkurss, ka šie uzņēmumi iespējams arī vēlētos piedalīties šādā jaunā iepirkumā. Protams, jebkāda veida detalizāciju mēs vēlamies doties uz EIS, uz dokumentiem. Mēs, protams, dosimies šeit. Mēs varam lasīt noslēguma ziņojumu. Tas mums ir interesanti, lai paskatīties, kas ir tie iemesli, kāpēc tik piešķirts vai nepiešķirts līgums. Mēs varam paskatīties detalizētas summas. Diemžēl šobrīd
no atvērtiem datiem summas šiem iesniegtiem piedāvājumiem mēs neredzam, tikai uzvarētājiem, bet cerams, ka arī ilgtermiņā mēs šos datus arī varēsim parādīt un pēc tiem meklēšanu veikt. Paskatoties pašu līgumu, mēs redzējām, ka tur ir kaut kāds noteikts tehniskās sāls tonu skaits. Attiecīgi tas, ko mēs varētu darīt, ir izreikināt, cik tad šis uzņēmums aktivators ir piedāvājis cenu par tonu, un šis ir varbūt tāds izējas punkts, domājot par to cenu, ar ko varētu piedalīties šajā iepirkumā. Un tad jau mēs varam sākt atpakaļ domāt par mūsu šo līkni, kurā vietā šie līkni atrodas un kurā vietā mēs vispār varam cenu likt. Un skatoties uz vēsturiskiem, protams, piegādātājiem, mēs vēlamies redzēt arī kaut kādu informāciju, cik tad viņi ir bijuši piečaku līgumi, cik viņi ir iesnieguši piedāvājumus. To mums gan vieglāk ir darīt. Tam mēs esam izveidojuši tieši analīzes rīku, pēc ierakstot atstādes kā tehniskās sāls. Mēs tad redzētu būtībā visus piegādātājus to pēdējo 4-5 gadu laikā, kas zem šī atslēgu vārda ir piedalījušies. Atkal atslēgvārds ir tikai viens veids, kā to meklēt. Atgriežoties pie CPV kodiem, mēs varam paskatīties, kas tad ir tie CPV kodi, kā mēs izmantojam tehnisko sāli, kuros mēs aprostam tehnisko sāli. Mēs te varam redzēt, ka visbiežāk tiek izmantot šis CPV kods, un tam mēs varam arī redzēt pēc tā CPV koda, kas tad ir bijis tā vēsture un kas ir bijis tie pircēji Latvijā, vai arī, ja mēs vēlamies paskatīties, kas to dara citās valstīs, to mēs arī vieglā veidā varam darīt un par kādām cenām. Tā kā šī, teiksim, ir dažādi veidi informācija atšķirībā no nozares, atšķirībā no konkrēta iepirkuma, ko mēs varam skatīties, bet tas, kas man, kā piegādātājiem vienmēr licies interesanti, kā mēs šo vēsturisko informāciju varam izmantot, lai uzvarētu, lai palielinātu iespējas uzvarēt. Atgriežoties pie šī grafika, tad jebkurš šāds pozitīvs iepirkums signāls, teiksim, ka mums ir bijis maz konkurentu, ka ir noslēdzies iepirkums bez rezultāta iepriekšējais, ka ir liels budžets salīdzinājumā pret pašizmaksu. Tas viss, jebkurš no šiem ir pozitīvs iepirkums signāls. Un tas, ko tas pēc būtības dara, ir viņš šo līkni palielina, paaugstina. Tas nozīmē, ka pie jebkuras cenas mūsu iespējamība uzvarēt ir augstāka. Jo augstāka iespējamība mums uzvarēt pie kādas konkrētas cenas, jo šis potenciāls ir augstāks un visticamāk mēs uz tiem vēlamies piedalīties. Domājot par šo, jebkurš pozitīvs signāls mums palielina mūsu vēlmi piedalīties iepirkumā. Es redzu, mūsu jau laiks iet uz beigām, tā kā es varbūt jau došos uz tādiem noslēguma vārdiem. Pirmkārt, mums ir šobrīd tāds aktuāls piedāvājums, ja kāds vēlas paskatīties informāciju par sevi, par saviem konkurentiem, par saviem klientiem, tad to var droši nākamajam darīt bez maksas. Mēs visvieglāk to gan darīt ir zvanā, mēs parasti 30 minūtēs izējam cauri, paskatīties, iedodam arī paskatīties platformu palietot 21 dienu, mums ir bezmaksas izmēģinājuma periods. Ja tas interesē, tad es nosūtīšu kopā ar webināru ierakstu tādu pieteikšanās saitību, kur to var darīt. Attiecīgi pašā noslēgumā, samarizējot kreisajā pusē par iepirkumu atrašanu, tas, ko mēs vēlamies darīt, ir ņemt datos balstītus filtrus, tas nozīmē skatīties, kā de facto pasūtītāji izmanto CPV kodus, kā viņi apraksta iepirkumus, pie kā uzvarām mēs, pie kā uzvar mūsu konkurenti, un to izmantot, lai atlasītu iepirkumus, domāt par šiem plašajiem, pret šaurajiem filtriem un izmantot abas kaut kāda veida tandēmā, pielāgot tos darbiniekiem. Mums nevajag visiem sūtīt visu informāciju, kādam mums vajag informāciju tikai par kādu ļoti konkrētu nozaru, kādam mums vajag to darīt plašāk. Un izmantot šo tulkošanu ārzemēs, jo citādi ir diezgan grūti atrast, teiksim, es uz Igauniju daudz esmu piedalījies iepirkumos, katru reizi copy-pastot visu uz Google Translate, tas nav vieglākais veids, kādā to darīt ikdienā. Un otrā pusē, iepirkuma potenciāls, sastāda iespēju uzvarēt un peļņa. Protams, jāņem vērā, ja kāda veida strateģiskā vērtība, ko šis tenders būtībā paredz mūsu uzņēmumam. Un tas viss ietekmē šo go vai no-go lēmumu uz iepirkumu. Domāt par pozitīviem signāliem, pozitīvi signāli palielina iepirkuma potenciālu un mūsu iespēju, ka šis iepirkums mums ir labs, saistošs, ka mēs tā vēlamies piedalīties. To parasti parāda vislabāk zema prognozētā konkurence uz iepirkumu vai arī augsta budžets cenu līmenis tirgu un, protams, pretīm nākošs pasūtītājs vienmēr ir liels pluss.
Tā kā šīs ir tās lietas, ko mēs šodien vēlamies pārunāt šajā webinārā, tas, ko mēs arī darīsim, mēs uz to nosūtīsim labajā pusē. Šeit mums būs jauns webinārs tieši par to, kādā veidā mēs varam izmantot datus, lai strādātu pie nākotnes iepirkumiem. Tur mēs tieši runāsim par šo proaktīvo pārdošanu, apzinoties to, ka daudz jautājumu tiek risināti jau iepirkuma plānošanas stadijā, nevis pašā iepirkuma stadijā. Attiecīgi par to informācija sekos. Tā kā, jā, liels paldies visiem par jūsu laiku, ka jūs atļaut laiku noklausīties mūsu webināru. Ja ir kādi jautājumi, tad, protams rakstiet, sazinieties ar mums. Mēs labprāt veicam arī individuālas konsultācijas un par šo arī runājam. Tā kā, jā, liels paldies. Paldies, Georg, par plašo izklāstu. Jā, es aicinu, ja arī šajā brīdī ir kāds jautājums, ko vēlaties mums pajautāt publiski vai kaut ko precizēt, tad arī, protams, tagad man šķiet, ka ir tāda iespēja, var pacelt vai rociņu vai rakstīt chatā, un tad sniegsim atbildi. Ja jautājumu nav, tad liels paldies jums par dalību šodien seminārā. Un lai jums, ja Arķemam ir jautājums, ja nē, spējam nospiest. Nē, tas bija tā. Tas bija nav jautājums. Labi, tādā gadījumā liels jums paldies. Ierakstu mēs nosūtīsim, un tad jau saziņosimies kādā citā webinārā vai sanāksmē. Jā, paldies jums!